Labdien, godājumie rādios viests klausītāji, skatītāji, mūzikas publicētāji, dīdžeji un savādāk domājošie orakuli tā skaitā. Šodien mums studijā ir intervija ar Orakulu.com vienu no galvenajiem spameriem, ar biedru Edgaru Taurentiņu Bumbulīti. Labvakar. Jā. Šodienas mūsu sarunas temats būs alkohols. Patīkami, jā. Tātad jautājums numur viens. Jā, viens šitām brillēm es neredzu. Kādas ir jūsu attiecības ar alkoholu? Nu, mēs lietojam. Mēs cenšamies uzturēt valstī, teiksim tā, diezgan lielu apgrozījumu. Jo mums tomēr ir pamatots aizdoms, ja mēs nelietosim, tad liela daļa alkohola ražotāju bankrotēs. Tāpēc mēs cenšamies kā varam, lai atbalstītu mazos uzņēmējus un arī lielos uzņēmējus. Jā, skaidrs. Jā, paldies par atbildi. Jā. Kā jums šķiet, vai alkohola lietošana daudziem mūsdienās nav problēma? Nu, tāda, teiksim, kas skar. Man šķiet, ka alkohola lietošana nav problēma. Tad problēma ir kur? Es vispār nepazīstu nevienu, kuram problēmas. Jā, skaidrs. Vajag lietot, un viss būs kārtībā. Skaidrs, jā, vajag lietot. Jā. Tālāk jautājums. Kā jūs domājat, vai alus arī ir alkohols vai tomēr nacionālais dzēriens, ar ko veldzētu slāpes? Nu, ja vairāk kā 10 pudeles, tad alkohols, jā. Līdz 10 pudelēm tas tiešām ir slāpju audzēšanas līdzeklis. 9 vēl ir normāli, jā. Nu, es domāju, 2 litrīgās. 2 litrīgās. Skaidrs, jā. Tālāk. Kāds dzēriens spēj jūs iesakāt mūsu klausītājiem? Nu, ko labāk lietot ikdienā, teiksim, ko lietot svētku brīžos, nu? Es, teiksim, uzskatu tā, ka jebkurš normāls latvietis rīt sāk ar alu, jā? Nu, optimisms. Teiksim, arī optimisms. Teiksim, jebkurš normāls latvietis rīt sāk ar alu, un tā, ka ir kaut kādi 5-6 litri izdzērt, tad arī var pārēt kaut ko ņiprāk, jā? Nu, teiksim, nu, tas degvīns vai tas ir vai konjaks, tas ir pēc katra paša izvēles, jā? Bet, nu, teiksim, uz vakar pusē tomēr iesaku dzert kaut ko stiprāk, tas ir veselībai noderīgāk, jā. Nu, ko tieši? Nu, tas ir saka pēc katra izvēles. Viens dzer šņabi, viens konjaku, bet, nu, stipro vajag. Kanģu, jā. Jā, par eļu dzidrēs, es vēl beigli apstāties. Skaidrs, jā. Tālāk. Ko ieskat uzkost? Uzkost? Jā. Nu, kas pie rokas, teiksim tā? Nu, gaļu, maizi. Protams, gaļā ir spēks, tam es piekrītu, un nekas labāks par gaļu vēl nav izdomāts, jā. Ir ceļš man patīk svaigi notriekt trusīšu gaļa, jā. Bet, nu, nevienmēr viņi ir pieejama, tāpēc arī mēs mēdzam lietot arī, nu, vistas produktu gaļas un sūgļiem tā. Jā, skaidrs tā. Tad vēl mūsu vien klausītāji no Kurzemes jautāja, nu, kad mēs iepriekš informējam, ka mēs studijā. Ko jūs, prāt, nozīmē frāze cilvēks nemāki dzert? Nu, tā kā jautājums, es nezinu, kā Kurzemē tas ir, jā. Varbūt arī Lembergs nemāka dzert. Jā. Bet pie mums Rīgā viss ir kārtībā. Mēs dzeram, dzersim un vienmēr dzersim, jā. Nu, bet kā jūs to definējat? Mums nemāka dzert. Nu, tas ir nemāka attaisīt pudeli, teiksim, vai... Redziet, man ir grūti komentēt, jo klausītāji nav norādījusi precīzi faktus, ko nozīmē nemāka dzert. Tas vienkārši tautā ir dzirdēts, ka saka, viņš nemāka dzert, jā. Nu, ko nozīmē nemāka dzert? Līdz garām, jā. Nu, visticamāk, teiksim, es tiešām esmu redzējis cilvēkus pie supermetālu, kuriem no dūļas līdz garām, jā. Rokas trīc un tā, nu, es saprotu, epilepsija, ne, bet kā to sauc to roku trīcēšanu, to epilepsiju, jā. Un varbūt tiešām tiem cilvēkiem līdz garām. Man tāda problēma nav, jā. Es visu, ko dzeru, es leju iekšā sevī, jā. Tas ir ļoti bezproblemātisks cilvēks, jā, ļoti pozitīvi. Pozitīvs, jā. Varons, iesim tālāk pie nākošā. Jā, nav problēma, jā. Nākošais jautājums ir tāds, kāpēc cilvēkiem mēdz būt pohu sindroms? Kāpēc ir tā dzeršana, teiksim, nu nav nekas slikts, tā ir vēl piedodiet mani, jā, pohas tā ir nolaidība. Nevajag, lai es varētu kārtīgs latvietis promilīti sevī nesā. Protiet, jā? Promilīti kabatā vai kā? Nu, teiksim tā, ja tu no rīta pamosties un tu jūti, ka tev tūlīt būs pohas, nevajag sagaidīt. Vai vienkārši turpināt dzert. To, ko tu vakar darīji, to vajag arī turpināt darīt. Skaidrs, jā. Un tad pēdējais jautājums, jā. Sakiet, ko jūs novēlēt mūsu klausītājiem un arī fóruma Orakulu.com lietotājiem? Nu?
Redziet, tie sanāk 2 jautājumi. Nu, jā, mūsu klausītājiem. Runāsim par klausītājiem es novēlētu attīstīties, sasniegt dzīvē visus savus mērķus un piepildīt sapņus. Tāpat laikā fórumu lietotājiem es novēlētu vienkārši, lai noraujās potē, nu. Skaidrs, jā. Saprotiet, ja? Nu, redziet, tā kā mums ētera laiks ierobežots, ja mums tur ir raidījumi un dziesmas, mūzika, jā. Līdz ar to esmu spiests šo interviju beigt. Liels paldies, ka jūs bijāt studijā, ka jūs atbildējāt bija ļoti patīkami ierasties pie jums, jā. Lai jums nekad nav poku sindroms. Nav, mēs strādājam. Līdz ar to mēs arī beidzam mūsu raidījumu uz redzēšanos nākošajai reizei.